You know, it's called no budget. Nu, jā. No budget productions. Pam, 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 Tā pam. mēs savu saucam no budget productions. Es tā sev saukšu. Tu vari saukt. NBP, Kas ir NBP, bļet? no budget production. O, jopci. No budget. Es iziešu no WhatsApp, šitam, lai nebūtu kaut kādi... Labi. Jā, flip. Labi, skaņa izslēgt tā. Sveiki, es Šis ir podcasts vai intervija? Vai Hi- vispār podcasts, viedokļu podcasts, aiziet. nabadzīgu cilvēku pratināšana? Labi, man izvirzītā hipotēze par to, kāpēc mūsdienu cilvēki baidās no mākslīgā intelekta un mākslīgā intelekta pārņemšanas tās augtās, nāk no mākslas, lielākoties no filmām, grāmatām un TV seriāliem. Jā, un es gribētu, Un ko es par to domāju? jā, vai tā, Wow! vai tā ir patiešām pēc tavas domas mākslas vai nu tā no filmām, no grāmatām, vai arī tā ir vienkārši primālā baidīšanās no maiņām. Es sapratu. Jā. Baļā viens. Daļai es gribētu pateikt, ka jā, ir stereotipi. Mēs visi zinām Terminatoru, tik nepopulāri, kā sakās, jā, franšīza. Un visas tās izmaiņas, visu, un it īpaši, kad tu skaties uz kaut kādiem šitiem jautajiem autobotiem, uz Boston Dynamics tiem pašiem, tad, jā, rodas šī maģiskā sajūta, ka mūs te tūlīt visus paņems tā un aizstās. Bet es domāju, ka drīzāk bailes ir tādā, ka, jā, mākslas ietekme, filmu, kultūras ietekme, bet, manuprāt, bailes vairāk ir tādā, ka cilvēki banāli baidās, ka mūs nomainīs elementārākās lietas. Tur, es nezinu, tie paši noktavas strādnieki, veikalos, paskaties. Manuprāt, autonomija jau parādās, jo vidēji statistiskajā IKEA, Rimī, Maksimā parādās jau pašapkalpošanās kases. Tev uz 4 kasēm vajag vienu cilvēku. Piemēram, Olimpijas Rimī tev ir 8, 10 pašapkalpošanās vai 11 pašapkalpošanās kases. Tur ir viens cilvēks, kam arī vēl ir kase, kas ir ķipa tas infocentrs vai kur cigaretes pār. Kā viņš definēs? Es nezinu līdz galam. Zemo pirkumu skaita punkts, kā sakās. Tāpēc es domāju, ka jā, liela ietekme ir vairāk no kultūras, bet, ne kultūras, bet no filmas, tas, ko mēs patērējam. Neteiktu, ka tas ir tā no viena gala. Ko tu pats par to vispār? Man liekas, ka tas no filmām, jo tur sataisīts tā, lai iebaidītu. Pirmais tas bija tā kā no grāmatām, tur Azimovs grāmatas, zini, kas ir Aizviks Azimovs. Jā, un viņš veidoja tā, piemēram, iRobots grāmatā, ka tur AI visu pārņem, ka nākotnē nav tā kā cipelnētieši, kur nāk, bet paši cilvēki izveido kaut ko nekontrolējumu. Jā, viņš bija tas aizsācējs tur visam tam Dune, Star Wars, visam. Doma sākumā, ka cilvēks pats ir vainīgs, ka viņš ir slings, viņš izveido kaut ko tādu, kas palīdzētu. Un tad tā lieta tā kā kļūst nekontrolējama. Savā ziņā, jā, mēs esam kļuvuši slinkāki, bet tā atšķiras no kultūras. Piemēram, es īstenībā pirms dažām dienām noskatījos sauca pēc darba stundām vai pēc darba. Un filmas stāsta par darba kultūru, piemēram, Korejā. Ja tu nestrādā, tu nekādi Vienmēr Koreja. Bet tur ir traki, tur ir kampaņa, ka tur vajag 6 stundas no darba stundām un arī tīšām 6 vakarā. Viņam atslēdzas visas dators, lai viņi varētu iet prom. Jo pārsvarā viņiem no 8 līdz 12 vakarā un 5 jābūt atpakaļ darbā. Tur mākslīgais intelekts palīdzētu mazāk. Piemēram, tagad arī tajā dokumentālajā bija rādīts cilvēki, kur strādā atkritumu šķirotavā, vienkārši tāda tā kā mašīna, kur iet uz priekšu, viņiem jālasa atkritumi. Jā. Tur izveidos robots. Robots, kurš viņu vietā, tur vienkārši viņš nejūt ne smāržu, ne to netīri, viņš vienkārši strādā. Tas tā kā palīdz. Jā, ir izdevīgāk, jā. Jā, bet, piemēram, Itālijā tur pilnīgi citādāk. Tur jaunieši, viņi saprot, ka vienīgie ģimenē ir, viņiem pienāks savu daļu no naudas, ja vecāki nomirst, viņi dabū māju, naudu, visu, ko, tur Lamborghini un vispārējie. Es domāju, Lamborghini. Nē, bet es domāju, ka tas, ko es teicu, ka visdrīzāk nomainītu tādi, nedrīkst teikt zemā tipa darbi, jo galā uzskatot getliņus, un es nezinu, vai tu esi bijis getliņos vai nē.
Es aizmirsu, kas ir Getliņa. Getliņu izgāstu tā vienīgā Rīgas. Jā. Gandrīz vai vienīgā. Nu, jā, zinu. Esi bijis? Getliņos ne, mums Cēsīs bija. Cēsīs arī ir viena tāda sava. Es nezinu par Cēsīm, bet es iesaku kaut kad aizbraukt uz Getliņiem, jo vienkārši, caur vienu hatūru mums tur bija, kas sakās, bet tu vienkārši aizbrauc, tu uzbrauc augšā, kur met visu ārā. Un tu stāv un tu saproti, ka nav tāda ideja, ka pasaules gals, nevis pasaules gals, ka mēs tūlīt nomirsim, bet gan vienkārši pasaules gals, bet mirklī, ka tu nostājies Getliņos augšā, tu saproti, ka Džeki, mēs kaut kur esam pagriezuši, pilnībā ne tur. Un es domāju, ka autonomija to ļoti labi varētu arī izzināt, jo tev, labi, protams, ir drusku, vēl jāapmāna fizika un vispārējais, jo vajag tās pašas baterijas. Roboti viņas tur liek, viss, bet mums ir pretējā daļa. Tesla ir samērā vienāda tipa. Principā platformas ir pa pirkstiem bez mazliet saskaitīt. Es nezinu nosaukumus, bet ir Tesla platforma, Volkswagenam ir platforma, Audi tagad no ķīniešiem ņems. Problēma ir, ka ķīniešiem nav tik vienādas tās platformas, mašīnu ziņā. Kur tās baterijas liekas visu. Robotam nav tur tā, ka cilvēkam tur redz skrūvi un tu saproti, ka tev viņi ir jāskrūvē ārā. Robotam tev ir jāiedod te parametri, kur tā skrūve, ar kādu spēku visdrīzāk, ka viņa un ko darīt tādā mirklī, kad tā skrūve ir izrūsējusi un tu vienkārši viņš kā griež, viņš norauj viņu. Īstenībā tas atgādina man arī Nīderlandē, pirms, kad mums notika pie Mārtiņa Mežeļa, es domāju, veidu, kā paplašināt to realitāti, izmantot rūpniecībā. Tas projekts bija jāveido. Bet es parunāju ar savu tēvu un teicu, ka Nīderlandē to jau izmanto, tikai apmācībā. Tur ir paplašināta realitāte, ka tev uzliec tāds brilles, ej tur strādāt, piemēram, un rāds, piemēram, ka tu esi ne līdz galam ieskrūvējis to skrūvi, ka tev vajag vēl, nezinu, 1-2 sekundes. Tas man atgādina, es redzēju kaut kur savu laiku, kad Google tikai sāka veidot šo paplašināto realitātes ideju, ka viņi rādīja arī par mehāniķiem, ka mehāniķis nevis uz fiziskā strādā, bet ka man šķiet, ka tas bija mehāniķiem, precīzi nepateikšu no atmiņas vairs. Bet idejiski tev ir arī visa tā sistēma, viņa nav fiziska, viņa tev ir ķipa, tur arī strādā. Kaut kas pēc tipa PC Builder iemīļotēm, jo tagad arī ir PC Builder 360, vai kā viņš tur saucās, bet viņš nav paplašinātā, viņš ir, konkrēti virtuālā realitāte. Bet atgriežoties pie manas idejas par tām bačām, vienkārši joks ir tādī, ka tīri idejas, ka tam kaut kādā mirklī tam visam darbam būtu jākļūst par autonomu, jo tomēr tās ir baterijas, viņas sprāksmes, cik daudz ir redzēts jau, kā sakās, visās jūsu internetos, modernējos. Un tas pats ir ar mīskasti. Mums ir jāizdomā, kā viņi pārstrādā, tas pats, kas ar bačām. Tomēr bačas pārstrādājas, cik procenti daži. Ne visas, ne tuvu visas mirklī, kad mēs nododam Rimčikā bačas, nerunājot par rīsi, bez kā mēs vecos vīmautus visu vienkārši kidājām ārā, kad tukšojām, bet kur jau viņi tālāk aiziet, kā sakās. Cerams, ka ne uz zemes vienkārši, Getliņos viņus vienkārši neuzmet, bet pārstrādā no viņiem, atkal paskatoties, kas notiek tādā mirklī, kad parastā AA bača kā izlādēta viss, tu viņi attaisa vaļā, tu izvēlas to tev, un kas notiek, ka viņi kontaktē ar ūdeni, tur tādi uguņošana var uztaisīt, ka Tāpēc es domāju, ka autonomijai tā visā būtu jāattīstās. Tas būtu tikai pašsaprotam loģiski, jo ja mēs skatāmies uz cilvēku drošību, bla, tad mākslīgajam intelektam pirmkārt ir kur kāpt, otrkārt ir, grupīgi sākot, mūs ir jāizstāj. Mēs esam defektīvi, mēs mirstam. Mākslīgais intelekts. Mākslīgo intelektu es dēju izvilku, ielika citā robotā, un tas pats robots aiziet, kas sakās. Cilvēkam pagaidām tā nav. Bet vienīgais interesantais ir cilvēku prāts, kurš var izdomāt visas tās lietas par terminatoru, un ka mākslīgais intelekts viss tagad nomušīs un visi būs beigti, vai arī viņu vergi tur robotiem nākotnē, bet kā Matrixā, ka Matrixā viss tas. Bet, kā mums arī Vadims Aigovs, mūsu producēšanas lektors teica, nav nākotne, tā ir nākotne, bet tas vairāk tā kā darba instruments, tas ir tools. Vairāk, piemēram, viņš arī saka, viņš lielākoties tur nesēž Excelī, tur neliek tur stundām. Viņš paprasa ChatGPT izpalīdzēt viņam. Viņš arī ieteica mums... Nevis izdari manu darbu manā vietā, bet
izpalīdzi. Nu, Nu, jā, es jo tik mišam palīdzi man. Viss mākslīgais intelekts nevar izdarīt. Kā var redzēt, var veidot it kā video, Es bet domāju, diezgan... ka var daudz izdarīt. Problēma tā ka uz klibo kvalitāte, jo ļoti... Es atceros, ka es Zaikovskim taisīju arī caur mākslīgo intelektu attēlus, un man uztaisīja džeku bildi, nu tā kā parādīja to moodboard un pārējo, un man uztaisīja džeku bez kājas. Vienam džekam 6 pirksti bija, un vienam vienkārši pusseja ir vienkārši kaut kur aizpeldējusi maģiski. Un tajos mirkļos, jā, ir interesanti, prikolīgi paspēlēties visu, bet tādā mirklī tu tā sēdi un domā, ka jā, tas ir interesanti, atkal atsaucoties uz to pašu NVIDIAs, mākslīgās vides veidošanu, ka tu tur portretu reālu mākslu var uztaisīt vienkārši sekundēs, ja izmantojot grafisko karti. Tam ir jāaug, tam ir mērķtiecīgi vēl jāaug, tam vajag. Kas sakās, mēs ar naudas problēmu. Jā, mēs ar naudas problēmu. Kur vietu izmantoja? Kad es taisīju viņam tās bildes, man viss bija kārtībā. Es neatceros, man tiešām būtu jāpameklē. Es zinu, ka tev ir 3 naktī, un tu taisi to bildi, un tev vairs neinteresē, kas tā pa vietu, un tev vajag vienkārši tas sūdi. 6 pirksti, vienalga, būs 6 pirksti. Nē, tas pats jau ir ar šiem visiem lētajiem LEGO renderiem, kas ir, ķipa, ka ir LEGO līki. Jā, man patīk LEGO iedomājas. Respekt. Jā, vienkārši meitene savulaik uzdāvināja LEGO, viņa pavēra man otru čakru uz to visu. Un kad tu tur skaties, un tev vienkārši ir arī tur ķipa kodi kaut kādi nav, tur cilvēciņi ir dīvaini. Tu vienkārši skaties un saproti, ka tas LEGO bilds, tā struktūra tur vienkārši tā nevarētu būt. Nav tādu vienkārši kubiku vēl LEGO, jā. Un fiziski viņus uztaisīt tāds nevar, tas vairs nav LEGO. Tas ir mozabrika kaut kāds, bet tam ir jāaug. Es teicu, es nesaprotu ideju, reāli, kur ir prikols 10 minūtes, nē, 7 minūtes. Maksimālais 10, jā. Kur ir prikols 10 minūtēs? Ko es varu par 10 minūtēm? Es ilgāk par 10 minūtēm. Ilgāk par 10 minūtēm. Un ja es gribu apēst saldējumu lielo, man arī aizņem vairāk par 10 minūtēm. Jā, vidēji statistiskais podcasts, ko es klausos, lai neesamelotu, jā. Mēs ar manu otru pusīti klausījāmies radio tev podcastu, kur ar kuršu atbalstu, un par mājokļu labiekārtošanu viss bija 30 minūtes, ja es pareizi atceros, ar kaut kādu tur sievieti. Vienmēr sakot, podkāstu, kurus es klausos, aizņem 2 stundas. Tur ir 6 cilvēki, jā, viņi visi Discordā sazvanās, visi kvalitatīvāk par šo visu. Akustika, kas sakās. Tāpēc man ir bail iedomāties, kas tie skaņi būs. Lūk, un precīzi, ko 10 minūtēs var izdarīt. Par ko var pastāstīt? Tas nav, tā nav intervija. Vai AI slikts vai labs? Jā, kā sakās, Hitlers un Staļins, kas ir sliktāks, jā? Tā kā tā, es iesaku padomāt. Radījām vēl pārdomām, kā sakās. Ir kaut kas interesants, Ir kaut kas interesants, un Čeks vienkārši atstāja visu, un vienkārši multikamā patam kliko. Ir kaut kas interesants. Bet, AI ir nākotne, bet pēc manām domām tas ir tā kā tools, ko var izmantot, lai dzīvi padarīt vieglāku, nevis tas nebūs nekāds nākotnes tur tu domā, ka tas robots. Nebūs dzīves aizstājies, tas būs vienkārši dzīves atvieglotājs. Jā. Tas ir tās laikam pareizākā pieeja, ko es arī daudz dzirdu, ka ļoti daudz domā, pareizāk sakot, grib cerēt, ka mākslīgais intelekts, alternatīvais intelekts, visi viņa paveidi, ka tā ir vienkārši dzīves atvieglošana, nevis, ka man atlaid, tāpēc, ka man aizvietoja mākslīgais intelekts. Kaut gan, ja skatās uz tiem pašiem hedge fondiem un pārējiem. Kurš liekas viss, tur budžet man... Bet tas ir skatoties arī buhaltērijas hedge fondos vēl kaut kur, tīri teoretiski mākslīgais intelekts aizstāja cilvēku tīri mierīgi. Tā ka tas jau kļūst par tādu ētisko jautājumu, tu izvēlēsi cilvēku ar cilvēka faktoru, kas var, pēc pieredzes pareģot tirgu, vai tu paņem vienkārši vēsu, bezjūtīgu, bezemocionālu maitu, bet nevis gravitāciju, bet gan kompi. Un kompis vienkārši pēc aprēķiniem iet. Paskaties uz šiem mūsdienīgiem brokeriem vēl kaut ko. Ļoti daudz no viņiem vienkārši
Viņiem ir vai Ctrl-C, Ctrl-V no kaut kādiem hedge fondiem vai no kaut kā, vai arī viņiem ir vienkārši sistēma, kas skatās, un ja tev ir if parametrs, tad tev ir atbilde. Es biju kā atgādinu to video, kur Roberts Zonijs juniors no aktieris, viņš ar TV bija aizgājis uz Wall Street. Bet tas tur bija jau vienkārši traki, tur divām klausām runā, viņš pēc tam iznāk saka, ja ir reāli, tad tā viņi izskatās. Jā, tā ir reāli uz pasaules vienkārši. Ja ir reāli. Jā, bet tas mīms ir kaut ko ievīrusojis. Viņš reāli, viņš visu laiku tagad ik pa mirklim uzspēl. Kaut kā palabam viņš ir kuros 2000 viņu taču pirms Ironman. Pirms Ironman viņš taču bija cietumā. Dzelsvīra, latvisku. Dzelsvīra, jā. Viņš tad bija... Man ir bronzas. Ir cilvēki... Skatīties, tu pateici tādi, kā tu būtu dievs un tev zini, kā te divi marionetes. Un tas, paskatīsimies, kā šodien. Ir interesanti cilvēki, kuri, pārsvarā, ko esmu redzējis, cilvēki, kur neko nesaprot no AI, baidās no AI. Cilvēki, kur saprot, piemēram, nezinu, pats tas Zaikovs vai producēšana, viņi saprot, šis man darbu padarīs vieglāku. Viņi tehniskie cilvēki saprot, šis padarīs vieglāku, cilvēki, kuri neko nesaprot, viņi mūs aizvietos un klausās no kādiem citiem cilvēkiem. Bet tas jau paceļās kā tāds izglītības jautājums tādā gadījumā, jo, protams, mēs nenorādam, aizliedzam un vispār nosodam, bet... Ir taču, es zinu, piemēram, tādā pašā iemīļotajā Latvijas universitātē ir, ka nedod Dievs tev pieķers pie mākslīga intelektu lietošanas, tev nebūs, tev būs vienkārši durvis ir tur, lūdzu, paldies, tā. Jā, pufik, cik tu mums esi maksājis visu. Bet, manuprāt, tas ir tad jau ceļās kā tāds izglītības patiesībā jautājums. Skolās, es zinu, mūsdienās māca par antifrīzu. Man skolotāja vienkārši vien pazīstama ir, tieši pazīstama. Un viņa stāsta, ka tagad māca par antifrīzu. Tu zini, kas ir antifrīzs? Kaut kur dzirdēts, bet var pasāstīt. Antifrīzs ir tas, kas mašīnā stāv, lai tava mašīnā vai dzēsētos, vai neaizsaltu iekšas, viss. Kaut kas uz to. Man to skolā nemācīja, tā ka man ir tiesības to nezināt, bet kaut gan nezināšana neatbrīvo no atbildības, kā sakās. Ka viņa teica, ka viņa ir 18, bet bija 16. Bet, kā mēs to nonākam? Es ilgi palieku. Jā, bet vienmēr sakot, mūsdienās reāli, es nezinu, kas tā pa klasu, kaut kāda 6, 5 man šķiet. Pēc tīpa vienmēr sakot, ne 12. klase, jo viņi nemāca vidusskolu. Un māca par antifrīzu. Manā laikā vispār nemācīja par antifrīzu. Tuvākais, kas mums bija antifrīzim, bija maiturības stundas, kur pateica, redzi kaltu, redzi pirkstu, nesit pirkstā, būs sāpīgi. Es to pārbaudīju un, kurš gan varēja pareģot, ka es pašķēlu pirkstus pusē. Fizika. Negaidītu vai ne? Tāpēc vajag mākslīgo intelektu. Viņš aizstās idiotus, principā. Nekļūdās tas, kas neko nedara, kā sakās. Jā, bet pamat idejā, es domāju, ka tas ir jau izglītības jautājums, bet spriežot pēc tā, cik ļoti es esmu patriots, bet izglītība atpaliek, un es tiešām domāju, ka kādās lekcijās par to būtu jāmāca informātikas, kur māca, ka ir tumba, pelle, klaviatūra, monitors, un katrs no tiem dara savu ideju. Kas sakās, tas dabiskais mans mirklis, par kuru es ļoti bieži cepjos, ka vienam cilvēkam vajadzētu būt bāzes zināšanā. Jo mirklī, ka kaut kādā informātikā sapratīs, ka cilvēkiem ir jāmāca nevis HTML tā nav programmēšanas, mirklīti, pirmkārt, tā nav programmēšana. Strādā, manuprāt, aktīvā programmā. Ka mācīs kodā C++, Pythonā vēl kaut kur kalkulātoru uztaisīt. Informātikā klasēs, kad sākās informātika, 6. klase, 5. klase? 5. 6. klase. Jā, vienmēr sakot, ka 5. 6. klasē kalkulātoru tev iemācīs uztaisīt, un kad sapratīs, ka 2 + 2, jā, viņš var būt 6, bet realitātē viņš ir 4 pēc visu pieņemtajām normām, bet viņš var būt 6. Reāli viņš var būt 6. Jā, tas nav joks. Viņš var būt 6, tur var izreikināt ļoti dziļi un tālu.
Tad mirklī, manuprāt, pavērsies iespēja tam, ka mācīs par alternatīvo intelektu. Jā, es nezinu, klasē 12. būs iespēja informātikas darbā uztaisīt savu nosacīto to alternatīvo intelektu, kam ir ļoti daudz if statementu un viss. Nu, es pieļauju, mēs varēsim pateikt, ka mēs kaut ko mācām skolās. Nu jā. Jā. Tā, liels paldies par šo podcastu. Tā, bro. Paldies, ka jūs skatījāties. Lūdzu, ielasiet mums abiem 10, ja var būt. Kā tu šito nosauc? Māksla, lietas, kur... Nē, podkāstu nosaukumu. Kā tu viņu nodēvēji? No Budget Production. Mēs esam No Budget Productions. NBP bija Rio. Bačas ir MPF, a mēs esam MBP. Bām! Jā, tieši. Rekt. Labi, paldies. I guess, jā.